Tiem, kas stāv ticībā par otru pusīti, kas ir vēl atdalīti vai vēl nav saņēmuši komunikāciju, vai starp jums ir klusums, ir par ko runāt, bet nerunājiet, un brīnies, kas notiek. Tu nedzirdi no viņa, jo viņš jūtas vainīgs. Tu vari būt atdalīta vai esat kopā, bet kaut kā sarunas neizdodas. Viņš tā kā bēg no saziņas. Tad, kad kāds ir vainīgs, viņš cenšas izvairīties. Ārlaulību sievietes. Vainīgs jūtas par to, ka apprecēja sievietes. Laulība Dieva priekšā ir seksuāla tuvība starp vīrieti un sievieti. Nevajag ceremoniju, bet garā tās ir kāzas. Vīrietis ar sievieti kļūst par vienu. Tās ir kāzas. Aprec to, ar ko ir seks. Viņš ir apprecējis svešas sievietes, vairākas partneres. Viņš ir vietā, kur nožēlo, lūdz Dievam piedošanu par grēkiem, jūtas slikti. Viņš nodeva tevi ar to personu, kas beigās nodeva viņu. Sēž ar vainas apziņu, izvairās no tevis, jo nav gatavs par to runāt. Tas uz viņu ir smagi, tām sievietēm nevajadzēja būt viņa dzīvē. Viņš vēlas aizgriezties no tā, kā dzīvoja, nevēlas būt neizvēlīgs, nevēlas pārkāpt laulību. Viņš nes to pie Dieva un atzīst, ar asarām acīs un nožēlo. Viņš beidzot izlīdzinās ar Dievu. Viņš zina, kas viņam jādara. Viņš sajūt Dieva dusmas, jūta, ka Dievs pagriezis muguru, jūtas kaunā un slēpjas no tevis, atstāja tevi. Viņš sakārto lietas. Ezra 10. nodaļa, 2. līdz 3. pants. Mēs esam bijuši neusticīgi un grēkojuši pret mūsu Dievu un esam veduši mājās svešas sievas no tās zemes tautām, bet vēl taču ir cerība Izrēlam. Mums visiem tagad tikai jāapsolās mūsu Dievam, ka mēs visas šīs sievas un tos, ko viņas dzemdējušas, izraidīsim pēc mūsu kunga padoma, un to padoma, kas sajūt bailes mūsu Dieva pavēļu priekšā, un to, lai darām saskaņā ar likumu. Smaga pārliecība pat tad, kad bija kopā ar šīm sievietēm vai sievieti. Viņš dziļi zināja, ka viņam nevajag būt kopā ar šo. Dievs deva lielu brīdinājumu, un viņš turpināja darīt, ko darīja, un tāpēc jūt Dieva sodu un dusmas, jo palika nepaklausīgi. Kādam arī ir bērns vai bērni no šīs sievietes, bet viņš izlēma atbrīvoties no šīm attiecībām. Karaliene Vaštī tiek noņemta no vietas. Viņš ļausies Dieva gribai un būs paklausīgs. Paklausība ir labāka par upuri. Viņš vairs nevēlas sajust Dieva dusmas par nepaklausību. 4. pants. Celies, jo uz tevis guļ šī lieta. Mēs būsim ar tevi, esi stiprs un rīkojies. Viņam tas prasa drosmi nogriezt saites ar šiem cilvēkiem, jo viņam patiesi rūp šie cilvēki. Ilgs laiks kopā, vēsture, atmiņas. Dievs dos drosmi izdarīt, kas jādara, lai būtu spējīgs nākt pie tevis. Nebūs tikai runāšana, būs rīcība. 14. pants. Lai tad no mūsu priekšnieki aizstāja visu sapulci un visi, kas mūsu pilsētās ir apprecējuši svešas sievas, lai nāk noteiktos laikos un kopā ar viņiem ik viens pilsētas vecai un tās tiesneši, kamēr mēs novērsīsim no sevis mūsu Dieva dusmas vēlmi par šo lietu. Viņš bija trimdā, ciešanās, 16. pants, bet pārējie trimdinieki piekrita priekšlikumam, un viņi izraudzīja priesteri Ezru un kādus vīrus tēvu namu galvenos pēc viņu tēvu namiem, visus pēc viņu vārdiem pierakstītus, un tie sanāca 10. mēneša 1. dienā, lai šo lietu izmeklētu. Viņš bēga no tevis un Dieva, jo bija kaunā. Viņš nāks atpakaļ bez kauna, jo Dievs nomazgās tīru.